Ar lekciju par apģērbu un apavu rašanās vēsturi aizvadītajā sestdienā Tīnūžu muižā aizsākās lekciju cikls Gribu savu tautas starpu, ko vadīja lektore kultūrvēstures pētniece Ieva Pīgozne. Šodien es vairāk stāstu par to, kā vispār ir radies apģērbs, kā ir radušies audumi, kāda veida tie ir bijuši un kā dažādas apģērba izgatavošanas tehnikas ir atnākušas līdz Latvijai. Un vēl stāstīšu par apaviem, par to, kāda ir apava vēsture un kad apavi ir valkāti un ticējums, kas ar to saistīti. Tā vēstures rekonstrukcijas kustība ir gājusi pēdējo 15 gadu laikā plašumā. Tur no 20 cilvēkiem Latvijā tagad ir vairāk simti un arī ļoti daudz folkloras kopas gatavo seno apģērbu. Un vispār cilvēkiem ir interese par tādām senām, pamatotām, ar vēsturi saistītām lietām, kas varbūt piesaista mums pie tā, kāpēc mēs esam, kādi mēs esam kādreiz bijuši. Klātesošie norādīja, ka viņiem esot svarīga savas personības attīstīšana un Latvijas vēstures faktu izzināšana, tāpēc arī solu rindas bija pilnas. Es nedaudz jau zinu par šo lietu, aizraujos drusciņi ar apģērbu rekonstruēšanu un gribu, lai tam visam būtu arī kāds pamats. Interesē tērpu darināšana, arheoloģija un arī mācos savos gados. Jā, jūs kā tad gribējāt atnākt un apsties, kā agrāk tas bija? Arī kā agrāk bija, kādus tērpus nesāja, es atceros, kādus mana vecā māte tērpus nesāja. Tagad tādos neviens nestaigā vairāk. Vienmēr bija arī bruņči mugurā un pašaustie bija. Vecam tēvam, cik es atceros, arī viņam bija pašaustās bikses, linu. Vasarā kokvilnas arī laikam bija, bet pārsvarā bija linu. Un tādās arī staigāja pusgaras vasarā bija, un kreklis arī balts. Un viss bija balts vasarā. Nākamā lekcija šajā ciklā paredzēta 7. februārī, kad Ieva Pīgozne klātesošajiem uzburs ainu par dzelzs laikmeta un agro viduslaiku apģērbu un rotām. Sintija Lukša, Artis Supe, Kristaps Radionovs, Ogres televīzija.